Uzdevums nointegrēt integrāli. Pirmais darbs - sadalīt šo integrāli 4 atsevišķos integrāļos. Tātad tas ir tāpat kā atvērt iekavas. Integrālis no x5 dx, jo tiklīdz ir integrāļa zīme, tad ir jābūt arī d un kādam mainīgam. Pēc kā tad viņš tiek integrēts. Tālāk. 4 ir konstante, mēs viņu iznesam pirms integrāļa, jo uz mainīgo x, pēc kura ir integrālis, šis četrnieks nekādi neatiecas. Šeit ir x dalīts ar 2, tātad viena puse ir konstante, kuru mēs atkal varam iznest pirms integrāļa zīmes, un arī piecinieks ir konstante, un kas paliek zem integrāļa zīmes? Tikai dx. Vai šo vajag vēlreiz izstāstīt, vai sapratāt, kā sadalīja? Kur tā viena puse uzrādās? Tātad x dalīts ar 2. Mirklīti, man pazuda pildspalva. Tātad x dalīts ar 2. Mēs uzrakstam kā viena puse reiz x. Tagad ir skaidrs? Jā, paldies. Labi. Par piecinieku sapratāt? Tur nekas nepalika, tikai integrāls un dx. Nu, un tagad ķeramies pie formulām. Pirmā formula. Tie, kam ir izdrukāta formula lapa, lūdzu pasvītrojiet šo te tieši šo daļu, ka integrāls no dx ir vienāds ar x plus c. Ja? Tātad šo daļu pasvītrojiet. Viņš kaut kur parasti pazūd. Nu, lūk, bet ko mums saka? Mums saka, ka pie pakāpes, ja x bija 5, tad ir vieninieks jāpieskaita un jāizdala ar to pašu, kas ir pakāpē. Bija x5, tagad ir x5 plus 1 dalīts ar 5 plus 1. Mīnus 4 reiz. Atkal tas pats. X pakāpē 3 plus 1 dalīts ar 3 plus 1 plus 1 puse x pakāpē. Tā kā šeit x-am nav pakāpes, neaizmirstam, ka tas vienmēr nozīmē, ka x ir pirmajā pakāpē. Tātad 1 plus 1 dalīts ar 1 plus 1 mīnus 5. Un tagad tā formula, kuras jums lūdzu pasvītrot. Integrāls no dx ir vienkārši x plus c. Tātad it kā varētu būt katram integrālim rakstīt plus c1, plus c2, plus c3, plus c4, bet tas nav nepieciešams. Visu kopā savāk vienā vienīgā konstantē plus c. Tas ir atrisinājums. Tas ir atrisinājums, bet ja kāds ļoti vēlas, viņš var uzrakstīt līdz galam. X6 dalīts ar 6 mīnus x4 plus x kvadrātā dalīts ar 4 mīnus 5x plus c. Jautājumi? A kur pazuda četrnieks?
Kur pazuda 3 plus 1? Skaidrs, paldies. Lūdzu. Viņi saīsinājās. 4 reiz x ceturtajā dalīts ar 4. Četrnieki noīsinājās. Vēl jautājumi? Nekautrējieties uzdot. Labāk ir saprast uzreiz. Nebūs jautājumi, ja? Tad es Varam varu. vēl vienu tādu līdzīgu pamēģināt. Protams, Kiril. Es tieši par šo prasīju, vai viss ir skaidrs. Mums būs vēl daudz piemēri. Nav tā, ka tikai vienu. Labi. Tā. X kvadrātā mīnus 6x piektajā plus 9x trešajā mīnus 4x plus 1 dalīts ar x dx. Nu, kas man jādara? Katram tam augšējās daļas reizinātājiem pielikt to Jāizdala ar dalīt. X, vai ne? Jā, Tieši tā. Darīsim pa vienam solītim, nevis visu uzreiz. Un dalām x kvadrātā dalīts ar x ir x. 6x piektajā dalīts ar x ir 6x ceturtajā. 9x trešajā dalīts ar x ir 9x kvadrātā. Mīnus 4x dalīts ar x ir 4. Plus 1 dalīts ar x dx. Jautājumi ir? Nav. Labi. Tagad sadalīsim vairākos integrāļos. X dx mīnus 6 pirms integrāļa. Tā. Mēģiniet tālāk paši. Vai dalīt vairākos integrāļos ir obligāti? Jā. Tā. Nu, kurš man palīdzēs? Kurš teiks atbildi? Kurš te negribēja dalīt vairākos integrāļos? Būs x kvadrātā dalītais ar 2, Jā. mīnus 6, iekavā atvērās x piektajā dalīt ar 5. Šeit iekau pat nebija vajadzīgi, jo šeit ir reizināšanas zīmē, ne? Nu jā. Mhm. Plus 9. X trešajā dalīt ar 3. Mīnus 4. X otrajā dalīt ar 2. Nē. Šeit nav x.
Tad vienkārši -4, Nē. -4x, -4x. Mīnus 4x. Atkal tieši tas, ko es palūdzu pasvītrot, jo kaut kā neredz cilvēki, ka integrāls no dx ir vienkārši x. Labi. Un Šeit pierakstiet sev, ka integrālis no 1 dalīts ar x dx, citādi pierakstot ir dx augšā un x apakšā. Un tā reiz ir otrā formula. Tas ir īpašs integrālis. Un tas ir ln no x. Kāpēc? Tāpēc, ka ln x atvasinājums ir 1 dalīts ar x. Visu pārējo x, jebkuru pakāpju integrāļi, ir pēc pirmās formulas, bet tad, ja n ir -1, konkrēti 1 dalīts ar x, vai x mīnus pirmajā dx, jā, starp citu, x mīnus pirmajā dx. Tātad šim integrālim ir vairāki veidi. Visi viņi ir tieši šis integrālis. Un Kirila atbildot uz jautājumu, vai kāda no šīm divām starprindām ir obligāta, nē, nav. Bet kamēr jūs mācaties, jā, ir. Jo, ja jūs nesadalāt vairākos integrāļos, tad ir tā, ka šito -4 jūs uzrakstiet kā -4, nevis -4x un tā tālāk. Tāpēc atbilde bija jā, vismaz iesākumā, un mēs tā īpaši daudz pie integrāļiem nekad nekavēsimies, bet sadaliet vairākos un katru integrējiet atsevišķi. Vēl jautājumi? Labi. Es dzēšu nost. Integrālis no x5, 2x5 -4, x -3 plus 3x 4, -6x -5, -4x plus 2x -1 dx. Mēģiniet paši. Nu, pārbaudam, vai jums tāpat sanāca. Labi. Amanda, kas man jāraksta tālāk? Es neesmu izrēķinājis, saku godīgi. Nu, tad rēķinam kopā, labi? Tātad, kur man ir 2 reizi integrālis. Tas divnieks paliek priekšā kā skaitlītis. Un pēc pirmās formulas x5 dx, kas man tagad jāraksta? Un tā nu sanāk x sestajā
Dalīts ar 6. ļoti labi. Te ir mazliet sarežģītāk. X mīnus 3. Kā būs, ja X mīnus 3. pieskaita viennieku? X mīnus 2. Jā, Dalīts ar mīnus 2. ļoti labi. Četri plus 1. 5. pakāpe. Nu, šim X-am kura pakāpe būs? Un sanāk, ka X mīnus 4. Ļoti labi. Taisnība. Mīnus 4. Un dalīts ar ar mīnus 4. Jā. Nu, un X dx. X kvadrātā. Jā, Dalīts ar 2. jā. Plus 2. Vienkārši plus 2 un viss. Un tur sanāks X 0. pakāpē, tas ir Nē, viennieks. nesanāks, Kiril, nesanāks. Nē, tur sanāks X, dx dalīts ar X. Redzi? Jā. Un integrāls no dx dalīts ar x mums cik ir? ln X. Mhm. Mhm. Tā ir plus c. Ja jūs aizmirsīsiet pierakstīt to plus c, to es piedošu. Bet tātad, ko mēs mācāmies tāds, kad mēs mācāmies integrēt? To jūs aizmirsīsiet jau pavisam drīz, bet mēs mācāmies pamanīt dažādas nepilnības un nesikritības. Un jums ir jāierauga, ka tas ir x mīnus 1. Un jums ir jāierauga, ka tas nav pēc tās pašas formulas mīnus 1 plus 1, un tad ir x 0. Un tad tā kā brāši man Kirils pazino, ka tas būs tikai plus 2. Jo īstenībā, ja mēs mēģinātu pēc tās pašas formulas, tad tas būtu x 0. dalīts ar 0. Un tad vien jau mums vajadzētu sākt uztraukties, kā tā. Nu, lūk, tā tad. Vēl ir jautājumi? Nu, tad vienu tādu piemēru, kas jau būs pirmais piemērs eksāmenā. Jūs taču zināt, ka es jūs nespīdzu, un es vienkārši gribu pārbaudīt, vai jūs saprotat vai nesaprotat. Ja saprotat, labi, ja nesaprotat, nu tad, diemžēl, man nav izdevies. Labi, un tā tad 2x 6. mīnus 4x 3. plus x mīnus 7. mīnus 9x 8. plus 4x mīnus 2. Un tas viss dalīts ar x kvadrātā dx. Šāds piemērs būs eksāmenā. Tāpēc ļaušu jums pamēģināt pašiem.
Tātad viss sākas ar 2x ceturtajā. Protams, divnieku varam iznest pirms integrāļa. Četrnieku arī. Bet otrais integrāls ir x kurā pakāpē? Kiril? Pirmajā. Jā. Un pēc tam -9. ļoti labi. Tātad pie viena atgādināšu tiem, kuri ir piemirsuši, ka x pakāpē k dalīt ar x pakāpē m ir x pakāpē k mīnus m. Ja? Tieši tāpēc, ja šeit ir -7 dalīts ar x kvadrātā, tad tas ir -7 -2 un sanāk -9. Labi. X8 dalīts ar x2. 8 - 2 x6. Nu, un šeit saīsinot, x augšā vairs nav, bet apakšā viņš ir. Un to pēdējo, kādā formā būtu visērtāk pierakstīt, mēs viņu varam rakstīt kā integrālis no divnieks priekšā. Dx dalīts ar x kvadrātā. Bet mēs varam uzreiz zināt, ka tad, ja x kvadrātā ir saucējā, tas nozīmē, ka tas ir integrālis no x - 2. Nu tā. Jautājumi ir? Par tur, kur četrinieks, un plus 4 integrālis dx dalīts ar x. Kāpēc tur tā sanāca? 4x dalīts ar x kvadrātā. Šitas x ar šito kvadrātu saīsinājās. Jā, tur tā -1 pakāpe sanāca, vai ne? Jā. Vai nu Jā. šādi, vai šādi. Tas ir viens un tas pats. Jā. Mums, laikam, tas bija pirmais piemērs. Mēs rakstījām priekšā integrāļa zīmi, tad likām iekavās un to dx rakstījām no pie katra klāt, bet tā kā aiz iekavām, tas Tas ir, bija pirmais piemērs, bet tas ir līdzīgi kā šeit, jo tas tur ir, bija, jā, šeit es varētu ielikt iekavas, varētu es nelikt iekavas. Kāpēc? Kāpēc tur vajadzēja un šeit neobligāti? Tāpēc, ka šeit ir dalīšanas zīme. Tāpēc tās iekavas nebija obligātas, bet netraucē. Tātad sākotnējais piemērs ir 1dx. Tas, ka jūs sadalat vairākos integrāļos, tā jau ir jūsu darbība pirmā. Pasniedziet, lūdzu, pēdējo divnieku, kā mēs izteicām integrāli no 2. Tā tad tur bija 2 dalīts ar x kvadrātā. Tas ir 2 reiz x - 2. Jo 1 dalīts ar xm tajā ir x pakāpē mīnus m. Šo formuliņu tad arī sev ierakstiet, ja? Jagont? Jā, paldies. Lūdzu. Vēl kāds jautājums?
Labi, tad rēķiniet tālāk. Es atkal mazliet pagaidīšu. Nu, Dmitrij, aiziet. Tad sanāk 2x5 dalīt uz 5. Tā mirklīti. Divi x piektajā dalīts ar 5, jā. Mīnus 4x kvadrāta dalīts uz 2. Jā, Plus x8 dalīts uz 8. x mīnus 8. Mīnus 8, pareizi, jā. Vai mīnus Uz mīnus- 10. Kurā tad pakāpē? Mīnus 8. Nepareizi. Nepareizi? Mīnus 9, mīnus 1. Tad mīnus 10. Mīnus 9, mīnus 1 ir mīnus 10. Tad sanāk mīnus Tātad 10. šeit ir mīnus 10. Mīnus 10 Dalīts ar mīnus mīnus 10. 10. Jā, Tad mīnus 9 un x7 dalīts uz 7. jā. Tad plus 4 lnx Ļoti labi. un mīnus 2x mīnus 1. Nē. Mīnus 2, mīnus 1 ir Plus mīnus 3. tieši tā. Un beigās plus C. Tā. Tā tad vēl es gribēju pateikt, ka vai jūs rakstat šādā formā, ka 2x piektajā dalīts ar 5, vai jūs tajā vietā rakstītu 2 reiz x piektajā dalīts ar 5, tas ir viens un tas pats. Man der gan viens variants, gan arī tāds, kā es te beigās rakstīju. Ja? Tātad tam arī nav būtiskas nozīmes. Kā gribat, tā varat pierakstīt. Jautājumi? Kāpēc tur ir mīnus 10, nevis mīnus 8? Jo mēs, piemēram, iepriekšējā mēs pieskaitām klāt vienu pakāpi. Te mēs, Kurā brīdī tam mēs pieskaitījām? mums bija x pirmajā, palika x otrajā. Kurā Tur brīdī? bija Kurā brīdī palika? iepriekšējā izteiksmē mums ir mīnus 4 integrāls x dx. Labi. Cik Sanāca labi. Ila, 4x kā jūs man kvadrātā. patikāt? Tātad man izdevās samulsināt jūs ar negatīvo pakāpi, jo formulā šeit, kad es ar violēto pierakstīju, es uzrakstīju mīnus 9, mīnus 1. Un tas ir tas, kā tipiski studenti, kad ierauga negatīvu pakāpi, viņi ir uzreiz nes kāpēc atņem vieninieku. Bet Dmitrija, protams, bija pareizi. Mīnus 9 plus 1. Un tāpēc tas mīnus 8 un nevis mīnus 10. Paldies, to es biju arī samulsinājis. Jā, es zinu. Bet, nu redz, tā kā tad, ja nesamulsina, tad kaut kā pēc tam eksāmenā slikti iet. Bet tagad jūs atcerēsieties, ka es vienkārši gribēju jūs samulsināt. Paņemsim vēl kādu piemēriņu. Tātad pirmais, kur jūs mulstat, ka nonākot, nu tas Bet ir... tad sanāk arī x, tur, kur Jā. Jā. tas Bet x pagaid, mīnus es vēlreiz, trešajā. es pabeigšu, labi? Es to mulsināšanu gribu pabeigt. Tātad, tad, kad mēs šeit, mums ir sākotnēji mīnus 7, šeit tiešām ir mīnus zīme. Lai dabūtu to mīnus 9, šeit ir mīnus zīme. Bet tad, kad mēs integrējam, tad ir plus zīme. Tad, jā, es sapratu, tāpēc sanāk, ka man tur, kur ir tie divi
2 Jā, šeit ir x mīnus mīnus 2, tas būs 2 x mīnus 1. plus sanāk. 1. Un Tātad mīnus 2 plus 1. Tātad Tātad, sanāks jā. Tātad, plus 2x mīnus 1. sanāk. Dalīts ar -1. dalīts ar -1. A, kāpēc jums sanāca vēl plus? Šitas -2 gan ir -2, vai ne? Ā, jūs jau, Es viņus apkopoju. jā, es zinu. Es sapratu, ko jūs vēl pakluso izdarījāt. Tā, labi, tagad paņemsim tikai negatīvas pakāpes. Nē, nu jā. Lai mazāk sajauktu galvu, bet lai tomēr mēģinātu sajaukt jums galvu, es paņemšu tikai negatīvas pakāpes. Tā tad, piemēru, kur būs -5 plus 3x mīnus 4 mīnus 2x mīnus 1 plus 2. Dalīts ar x. Aiziet. Gonta, diktējiet, kas man jāraksta. Tā, x mīnus 4. Vēlreiz. Tā, Šī formula es ar dzeltenu esmu ielikusi. Šeit mēs atņemam -5 mīnus 1, jo šī ir x pirmā pakāpe, ja? jā, X Tātad mīnus -5 mīnus 1. Rakstīsim lēnām un pakāpeniski. labi. Otrajā integrālī x ir -4 mīnus 1. 1, jā, Mīnus 1 Mīnus mīnus 1. jā. Tā, ko šeit? Tā, un šeit mēs liekam, tūlīt es pašpikošu. Integrāli. X mīnus. X mīnus. Mīnus 1. Ļoti labi, varam tā rakstīt, jo 1 dalīts ar x pirmajā būs x mīnus 1. Jā. Varam tā rakstīt? X. Varam rakstīt arī dx dalīts ar x. Arī tas ir pareizi. Jā. Tātad abi varianti derēja. Labi. Tālāk, nākamajā rindiņā mēs jau tagad savilksim kopā. Tas x mīnus 5 mīnus 1. Cik tad tas ir? Mīnus 6. Jā, labi. Nevis mīnus 4, ja? Mīnus 6. Jā, labi. Mīnus 6. 3, jā, x mīnus 5. Mīnus 2. X mīnus 2. Dēļ. Un plus 2. Un šo gan pārakstīsim kā dx dalīts ar x, tāpēc, ka tāda formula mums ir formula lapā. Jā, tātad šo pārakstam kā to. Labi. Nu, un tagad vajadzētu sākt integrēt. X mīnus 6 plus 1 dalīts ar mīnus 6 plus 1. Mīnus 5 plus 1 dalīts ar mīnus 5
plus 1. Mīnus otrajā plus 1. Mīnus 2 plus 1. 2 ln no x plus c. Un tad, ja jūs šādi izrakstīsiet, jums ir daudz mazāka iespēja kļūdīties nekā tad, ja jūs to visu darīsiet galvā. Bet tā kā Dmitrijam ar Kirilu vispār sanāca, tad jūs, protams, varat visas rindiņas izlaist un uzrakstīt tikai atbildi. Es labāk sarakstīšu. Vienkārši netaupiet tinti eksāmenā. Tas novērš dažas dumjas aritmētiskas kļūdas, vai ne? Nu, lūk tā. Vai tā ir atbilde? Jā, tā ir atbilde. Vai vēl var kaut ko skaistāk izdarīt? Protams. Tie, kuriem nepatīk šāds stils, ir -1 dalīts ar 5x5, mīnus 3 dalīts ar 4x4, plus 2 dalīts ar x, plus 2 ln no x, plus c. Jā, var tā. Vai tas ir nepieciešams? Nē, nav. Labi, tā tad šajos te eksāmenu paraugu uzdevumos parādās skaitlis. Arī saucējā mēs te sarunājam, kā burta vietā liksim vieninieku. Tātad, ja saucējā ir 5x kvadrātā. Nu, paskatīsimies. Tātad. Kas tad mums notiek, ja saucējā ir kaut kāds cipars? Tas arī bija viens no mulsuma iemesliem. Ko tad man tagad darīt? Tā man ir pazudis mans. Mana formula lapiņa. Tā, labi. Nu, un tā tad. Ko tad mēs darām, ja mums ir x5? Kaut kā man sanāk ar tām 5 pakāpēm. Šodien uzdevumu -3x -4 plus 2x -7 dalīts ar 6x dx. Mēs katru saskaitāmo dalām ar 6x. Bet tā kā tas sešnieks ir konstante, tad mēs viņu varam iznest pirms integrāļa. Kā vienu sasdaļu. Un 1/6 no x5 dalīts ar x dx mīnus 3/6 x -4 dalīts ar x dx plus 2/6 x dx dalīts ar x un mīnus 7/6 no dx dalīts ar x. Tādu saīsinām.
Un Gunte man teiks, kas tad tur ir. Cik ir x piektajā dalīts ar x? X sestajā, Nu jau. X piektajā dalīts ar x. ceturtajā. Jā, te taču nebija mīnus pakāpe. Jā. Nu, vo. Labi. 3 sastās, tā ir viena puse. Nu, un šeit x kurā pakāpē būs, Guntiņ? Tā, šeit būs -3. Nu, re, Nē, nu, akal iekritāt. -1, jā, Paskatāmies. -5. Jā, -5. Tāpēc es saku to iepriekšējo piemērā, ka es rakstīju visur -1, -1. Nu, dariet tā. Jā. Jums drusku jūgtas. Ja? Būs slikti iesajūgs. Jā, Tā. Es saprotu, ka tā ir skolas matemātika, nu, bet diemžēl. Ai, jā. Nu, tā tad x dalīts ar x. X ir noīsinās un paliek tikai dx. Tā kā. Tā. Un tagad paši. Es gaidu. DX dalīt uz -x, vai tur tās vitriņā vienkārši nejauši sanāca? Un kāpēc dalīts ar -x? Nu, nevajadzētu, cik es saprotu, tāpēc es jautāju, pēc ka viņi tur ir. Tā ir, nu, šito mīnus zīmīti. Tā Jā. ir palicis no iepriekšējās reizes. Ok, tāpēc es arī prasīju otru. Jā. Tur nebija. Un tā tad. Kurš man teiks? Kāds cits arī māk parunāt? Viena sasdaļa. Kristap, jūs visu laiku runājat. Es gribu vienu citu, kurš. Nē, man bija tikai organizatoris jautājumi. Nu. Es reiķināšanas kautrējos. Nu. Viena sasdaļa reiz x piektajā dalīts ar 5. Jā. Mīnus viena puse x ceturtajā dalīt. X mīnus ceturtajā dalīts ar -4. Jā. Plus viena trešdaļa x pirmajā dalīts ar 1. Jā, integrāls no D. Es jums liku pasvītrot šo te rindiņu. Viņa joprojām ir ļoti aktuāla. Ja? Šī te kreisajā pusītē formulapā. Integrāls no dx ir vienkārši x. Labi. Un visbeidzot. Mīnus 7 sasdaļas. Nu. Tā ir tā augšā, tā labajā malā. Tā ir. Bet tā nav integrēta. Jā, tā ir no integrēta tabulas otrais integrāls. Otrā formula. Ja? Tur, kur n ir -1. Okay, paldies. Nu, ko? Pietika mocīt pirmās divas formulas. Mums viņu vēl daudz priekšā. Ja nav jautājumu par šo piemēru, tas ir labi. Tātad, kāpēc šīs divas ir tik biežas? Tāpēc, ka viņas tiešām ir visbiežāk lietotās formulas.
tāpēc es viņām veltīju īpašu uzmanību. Bet jā, kāpēc ne? Varētu taču būt tāds piemērs. Integrālis no. Šeit es ielikšu iekavas, jo būs summas un starpības. Tātad 2 pakāpē x mīnus x kvadrātā plus 3 sinus x mīnus 4 dalīts ar kosinus kvadrātā x dx. Nu, pārveidojam. Integrāls no 2 pakāpē x dx mīnus integrāls no x kvadrātā dx. Trīnieks pirms integrāļa, jo te ir 3 reizes sinus x. Tātad 3 sinus x dx mīnus 4. Un zem integrāļa paliek dx augšā un kosinus kvadrātā x ir apakšā. Nu, ko es atkal mazliet pagaidīšu, lai jūs varat paburties pa formulu lapu un atrast īsāšu. Vai jums izdevās atrast īstās formulas? Jā, Nu, par Kirillu es pat nebrīnos, ka viņam izdevās. Vēl kādam izdevās? Mādara, kā jums gāja? Jā, atradu formulas. Nu, tad izstāstiet man, ko jūs uzrakstījāt? Tā. Oi. Nu? Nevarat, Man grūti iet, ne? nevarat izlasīt savu rokrakstu? Tātad trešā formula saka, a pakāpē x dx integrāls ir 2 pakāpē x dalīts ar ln no 2. Tālāk x kvadrātā dx, tā ir pirmā formula. X trešajā dalīts ar 3. Ceturtā formula saka, ka sinus pārvēršas par mīnus kosinusu. Un piektā formula saka, ka tas ir tangents. Un viss. Bija tā kādam vēl, Kiril? nu, man vienīgais atšķiras tā, ka es mīnusu iznesu pirms trīnieka. Jā. Man sanāca mīnus 3 kosinus x. No Jā. tā viss sakrīt. Tieši tāpat arī ir. Abi varianti ir vienādi labi. Tā. Vai kādam ir jautājumi? Nu, lūk. Un tad pēkšņi parādās, ka viss nav tik skaisti šai dzīvē. Un ir nevis 3 sinus x, bet sinus no 3x jānointegrē. Un šo trīnieku mēs nedrīkstam iznest pirms, jo šis trīnieks ir pierēķināts pie x klāt, un viņš atrodas zem sinusa. Tāpēc šeit pa taisno nekādi nesanāks. Nākamais mazais virsrakstīņš ir substitūciju metode. Un substitūcija tā ir aizvietošana.
Un, protams, mēs redzam šo te ceturto formulu. Mēs redzam, ka sinus no x, tas ir mīnus kosinus x. Un tāpēc mēs šo 3x nosauksim citā burtā. Parasti pieņemts ir burts t, bet jūs varat lietot arī y, vai kas jau nu jums patīk. Tātad apzīmējam 3x ar t. Tātad, ja mēs izdalām abas puses ar trīnieku, tad x ir 1/3 t. Un dx ir 1/3 dt. Jautājums, kas, ja jūs šo rindiņu vēl tā kā laikam sapratāt, jā? Tad kas notika tālāk? Tālāk notika atvasināšana. Tātad šeit atvasina kreiso pusi pēc x, un mēs zinām, ka x atvasinājums ir 1. Es ceru, ka visi to vēl atcerās. Un c reiz x atvasinājums ir c. Tieši tāpēc 1/3 reiz t. T pazūd un paliek tikai tā konstante. Un konstante mums ir 1/3. Tātad mēs tagad ieliksim sinus no 3x vietā t, tātad sinus t, un dx vietā mēs liekam 1/3 dt. 1/3 ir konstante. To mēs iznesam pirms integrāļa zīmes. Un mums zem integrāļa paliek sinus t dt. Pēc tās pašas trešās formulas tas ir mīnus kosinus t plus c. Un nobeidzam ar to, ka t vietā ieliekam atpakaļ. Kas tad mums bija tas t? Mīnus 1/3 kosinus no 3x plus c. Nu, lūk. Tagad mēs uztaisīsim mazo starpbrīdīti. Uz 8 minūtēm. Turpināsim 10:40.